Tātad labrīt visiem! Uzsāksim mūsu šīs dienas webināru. Kā jau ierasts, ceturtdiena mums ir kiberdrošības diena, un šodien vēlētos parunāt par jaunumu, kas ir jauns un kas ir uzlabots mūsu Asset Home. Tātad īsumā drusku par sevi. Mani sauc Edvīns, esmu IT konsultants un Baltika jau no 22. gada. IT jomā strādāju vairāk par 5 gadiem, un darba raksturs ir IT risinājumu ieviešana klienta vidē, asset drošības produkti, kā arī izmeklējam kiberdrošības incidentus un arī veicam kiberdrošības apmācības. Kas mēs esam? Mēs esam Asset Latvija no Baltika. Mēs esam drošības eksperti, kas palīdz izmeklēt datoru uzlaušanas gadījumus un sniedzam padomus un kaut kādus risinājumus, lai šī arī uzbrukumi neizplatās tālāk. Arī uzstādām dažādus risinājumus, ko redzat ekrānā, gan Sagura, Safety, KnowBe4, Xopero, Grey Cortex un arī Accents. Un tātad, ko gribētu atgādināt, ja webināra laikā jums rodas kādi jautājumi, droši varam uzdot viņus Q&A sekcijā vai arī čatiņā. Un pirms paaicināmies, ka mēs varam iet tālāk, būtu rakstīt kādu, ziņu čatiņā, vai var mani dzirdēt, redzēt, vai kaut kādu reakciju būtu ļoti forši no jums arī saņemt. Ir, super, redzēju, labi. Tad dosimies tālāk. Un arī gribētu atgādināt to, ka šīs webinārs šodien tiks ierakstīts un vēlāk arī būs pieejams publiskā vidē mūsu Asset Latvija YouTube kanālā un arī Not Baltica. Tātad, kas mums ir jauns pašā Asset Home? Asset Home mēs varam redzēt, ka ir uzlabojies pati platforma uzlabojās, un arī daudzi produkti, ne produkti, bet kaut kādas papildus funkcijas ir pievienotas, ko mēs arī šodien apskatīsim. Uzlabots ir gan kiberdrošības un mūsu iekārtu aizsardzība, ir arī uzlabots drošā banku darbība un arī surfošana internetā, pārlūka drošība un arī privātums, un arī pievienots jaunais instruments ir Asset mūsu mapju aizsardzība, uzlabots ir arī mūsu pārļu menedžeris, un arī pievienots klāt, kā jaunums ir identitātes aizsardzība arī visā pasaulē, kas bija pirms tam tikai pieejama Amerikā, bet ar laiku arī pieejams būs mums Latvijā, un arī VPN, kas arī tika uzlabots. Tas pagaidām mēs pārunājam tikai Windows platformas, un nākamais ir arī nākamais mums ir arī citās platformās, kas ir macOS, Windows, Android, Windows un iOS, un arī tieši brauzera papildus pārlūk spraudnis varbūt. Paskatīsim, ir kāds jautājums, vai cena arī uzlabojas par cenām, pagaidām nevaru pateikt, jo principā katrs klients var redzēt to cenu, kas viņam ir pieejama tikai viņam. To cenu var redzēt, ieejot mūsu internetu veikalā, assetnot32.lv, un ievadot augšā tur, mums ir rakstīts klientiem, uzpējot uz turieni, ievadot jūsu licences atsvērziņu, jūs varat redzēt speciālo cenu tieši jums, kas ir balstīta uz jūsu lojalitātes. Dosimies tālāk. Kādas ir tomēr jaunās funkcijas? Pievienots klāt ir tas, par ko runājam pašā sākumā, ir arī asset mapju aizsardzība. Drusku parādīšu, kāds varētu būt ieskats, kas tas tāds ir un kā viņš vispār strādā. Tātad atveram mūsu Asset Home, un tagad redzam, var arī pārdot kaut kādus tos stūļus, kas ir pieejami, un paskatīsimies, kā tad strādā pats šis asset mapju aizsardzības instruments. Varam pievienot caur apakšējo podziņu, pašu mapi, kuru mēs vēlētos aizsargāt, un aizsardzība būs tieši izpildāma programmu līmenī. Neviena cita programma, kurai nebūs dots atļauja, viņa nevarēs šajās mapēs veikt kaut kādas izmaiņas, kaut ko pielikt klāt, kaut ko redigēt, un tas kā reiz palīdzēs aizsargāt jūs pret ļaunatūru un arī pret kaut kādām nesankcionētām programmu izpildīšanas vietiņām. Tas ir viens veids, ka mēs varam arī tā pievienot ar knopīti, un arī parādīsies tuņu otrs veids, kā mēs varam pievienot pašu vēl vienu mapīti. Vienkārši pārvalkot. Un paskatāmies, kuru programmu varētu izpildīt. Šajā gadījumā kā piemērs būs GIMPs, grafiskais redaktors, un redzam, ka tur ir tāda funkcija, ka katru reizi, kad ir kaut kādas veiktas izmaiņas,
obligāti Assets uzprasīs, vai tiešām šīs izmaiņas ir jādara tieši šai mapai. Atveram grafisko redaktoru, atveram tādu kā jaunu dokumentu un pamēģināsim tur kaut ko uzzīmēt, piemēram, kaut kādu interesantu lietiņu, un veiksim arī izmaiņas un saglabāsim tieši šajā mūsu aizsargātajā mapē. Vēram vaļā, un mums arī jau saglabās tā kā grafiskais kaut kāds tā kā dokuments, kuru mēs mēģināsim aizstāt. Spiežam Save. Un mums prasa, vai mēs viņu vēlamies aizvietot. Uzreiz Assets mums noblokē šo darbību, un katru reizi, kad mums vajadzēs kaut ko nomainīt, mums vajadzēs vēlreiz tā kā uzprasīt. Jums tur apakšā stāv tieši šī izvēle. Uzprasīt katru reizi. Ja mēs nevēlamies, lai tas katru reizi mums neparādās, mēs izveidojam tā kā rūli, tā kā likumu, ka tieši šī programma var mums veikt izmaiņas mūsu aizsargātajā mapē. Un redzam, ka arī šeit ir izmaiņas veiktas. Katru reizi, kad programma izpilda kaut kādu izmaiņu, mums tas ir atļauts. Un dosimies tālāk. Tātad, kas ir mainījies visās OS platformās? Tā ir identitātes aizsardzība, kas ir pieejama Asset Home Security Ultimate. Globāli ir integrēta Asset Home un pārskata Dark un Deep Webu. Un pāraudzītas ir arī papildus kategorijas, jo pirms tam mums tās bija tikai tā kā e-pasts. Pievienojas klāt gan vārds, uzvārds, arī adrese, un tagad arī papildus varēs līdz 10 e-pasta adresēm tā kā ieskanēt iekšā Dark Webā. Ja būs pieejama informācija par lietotāju, par lietotāju detaļām Dark Webā, tūlīt tiks nosūtīts paziņojums Asset Home pārvaldības konsolē, un arī lietotājs saņems uz savu e-pastu paziņojumu to, ka šīs detaļas, viņu informācija ir atrastas šajā tumšajā tīmeklī. Katrā brīdinājumā būs arī ieteikumi, ko varētu darīt, pamatojoties uz šo atrasto informāciju. Un pagaidām šīs jaunās kategorijas būs pievienotas drusku vēlāk, bet par to mēs arī, protams, jums uzreiz paziņosim kādā jaunākajā newsletterī. Nākamais Windows ir pārlūk programmas drošība un konfidencialitāte. Visi abonēšanas līmeņi izņemot pašu bāzes Asset no 32 antivīrus. Atbalstītie pārlūki ir Chrome, Edge, Firefox un arī jauns tika pievienot Braves. Kas tad ir jaunumi Asset Home? Tātad pārlūku programmas attīrīšana, visas kategorijas ir atjauninātas, pamatojoties tieši uz jūsu, uz kādu lietotājiem atsauksmēm vai arī vēlmēm. Un Asset Small Business Security atbalsts, arī atjaunināts drošās meklēšanas dizains. Ir arī uzlabots paroļu pārvaldnieks, tātad ir pieejams otrais faktors, pieejama arī saglabātajiem lietotājiem un kredītkaršu un identitāšu automātiska aizpildīšana arī iOS Androidam. Arī Androidam. Un nākamais ir macOS. Tātad, kas ir jauns, ir pievienots tā kā drusku uzlabots tas ugunsmūris un macOS 15 sekoja atbalsts. Nākamais redzam ir kaut kas jau pārņemts no paša biznesa risinājuma. Mēs varam redigēt un tā kā pēc mūsu prasībām konfigurēt šo ugunsmūri. Un varam redzēt, kurām mēs programmām to atļausim un kurām mēs aizliegsim. Un varam redzēt, tā kā, ja padziļināt aitīšņikiem sakot, varam redzēt visus logus, kas notiek, ko programma dara un ko viņi izpilda ar mūsu tam paketēm. Un kā nākamais ir Androids. Ir pievienotas klāt hipersaites skeneris. Ir tā kā papildus drošības zvānis, kas pārklājas ar mūsu esošo funkcionalitāti. Pēc būtības paplašina aizsardzības scenārijos, kurus mūsu pašreizējā aizsardzība vai funkcionalitāte neaptver. Piemēram, mēs vajupājām kaut kādu spēli, un mēs viņu spēlējam iekšā, un ja mēs spēles laikā saņemsim kaut kādu pikšķerēšanas saiti lietotnē, mēs to viņu mēģinam atvērt pašā spēlē, bet šī saita uzreiz tiks novirzīta uz pašu Asset Mobile Security lietotni, kur tā tiek pārbaudīta, pirms novirzīt uz pašu pārlūku programmu, vai tas mums ir telefonā, tas ir Chrome, vai arī, tur kaut kāds cits pārlūks. Un, ja lietotājs izmanto neatbalstītu pārlūku programmu, šo saitu skeneris no sākuma noblokēs šo ļaunprātīgo saiti. No otras puses, ja lietotājs jau arī pārlūkā un pārlūkošanas laikā atver pikšķerēšanas saiti, tur darbojas esošais pārlūka aizsardzības zvānis. Ja, protams, lietotājs izmanto
atbalstītu pārlūku, kas ir Chrome, Edge, Firefox un arī Samsung. Tātad pārvirzīsimies tālāk uz Asset Home. Ir arī drusku izmainīts pašas izmēģinājuma versijas aktivizācija. Teiksim, tā ir arī tās ieklausīts to, ka nav, lietotāji teikuši to, ka nav tik viegli šo izmēģinājumu versiju vispār dabūt un kas tur vispār notiek. Tātad uzlabotā izmēģinājuma versijas logā ir vienkāršota produkcijas izmēģinājuma versijas aktivizēšana, piemēram, arī Home Security Premium un pievienot arī Asset Small Business Security izmēģinājuma versiju. Tika pievienots atbalsts vairāku iekārtu izmēģinājumu abonementiem, tātad neviena iekārtē, bet arī vairākām. Paskatīsimies mazu piemēru, kā tas izskatās. Tātad atveram mūsu Asset Home un varam uzreiz izvēlēties, ka mēģinam, tā kā gribam šo triāli izmēģināt. Izvēlamies, uz kuru platformu, vai tā ir mājas, vai arī mazais Small Business Security. Un redzam, ka uzreiz triālis tika aktivizēts un varam izvēlēties, kuras iekārtas aizsargāsim, vai šī, vai arī kāda cita. Izvēlamies šo. Un kā jau ierasts, vienkārši iepādējam aizsardzību un varam strādāt. Lūk, un nākamais. Kad esam jau visu aktivizējuši, redzam, ka mums ir licence pieejama un varam tad doties jau tālāk izmēģināt. Un tad, kad mūsu izmēģinājuma versija ir beigusies, 30 dienas ir pagājušas, redzam, ka tomēr nevaram dabūt vēl vienu. Tāpēc vai nu nopērkam, vai arī varam pamēģināt kādu citu e-pastiņu iereģistrēt un turpināt lietot. Tas tā kā nav tā kā lifehacks, bet, ja tomēr mēs neesam izbaudījuši līdz galam šīs 30 dienas, varam pamēģināt vēlreiz. Kas tad ir jauns pašā aplikācijā? Piemēram, Google Play. Mēs pievienojam tā kā ir pašas ieteicamākās un obligātās Asset Home lietotas atjaunojumu brīdinājumus, lai lietotāji varētu uzreiz izmantot jaunākas lietotnes versijas. Par katru atjaunojumu uzreiz, tā kā mēs redzam, Play Marketā to, ka ir kaut kāds atjaunojums, kuru vajadzētu uzreiz uzinstalēt. Un arī ir ieklausīts, teiksim tā, bija tā kā kādusi, teiksim tā, ka nebija līdz galam saprotams tas laika formāts, jo viņš tika parādīts tā kā amerikāniskajā versijā, un tagad ir iespēja šo datumu un laika formātu nomainīt, piemēram, uz mūsu, kad mums ir tā kā diena, mēnesis un gads. Pirms tam tas bija citādāk, amerikāniskā versijā tas bija mēnesis, diena un gads. Tagad to varēs visu izmainīt un redigiet tieši pēc jūsu tā kā vajadzībām. Lūk, varam redzēt, kā tas viss izskatās. Atveram tātad mūsu Asset Home kontu un varam izmainīt to formātu, kas mums būtu tā kā tīkamākais. Un redzam, ka uzreiz arī pamainījies. Mums ir viss formāts un redzam arī licencē, ka mūsu formāts ir izvēlētais, ir pamainījies tā kā uz būt mūsu ierastāko. Tas mēs tālāk. Kas mums ir pamainījies arī ar paziņojumiem? Tātad atjaunots paziņojuma dizains visā Asset Home platformā, pievienota iespēja dzēst visus paziņojumus, kas tā kā mums ir uzpeldējuši, bet mēs viņus tā kā nelasām. Var uzreiz visus nodzēst pa tīro un arī pašā apā, tā kā pārlūku programmiņā, paziņojumi tiek pārcelti no pārvaldības paneļa uz atsevišķu ekrānu. Un kā vēl viens ir uzlabota pieejamība lietotājiem ar redzes traucējumiem. Un maz piemērs, kā tas viss mums izskatās tā kā mūsu lietojuma programmā. Redzam paziņojumu visādās platformu veidos, gan datorā, gan arī uz telefonu, iOS, Android. Un kā nākamais Asset Home kategorijā neiekļautie, ir arī pamainījies brīdinājumu loks. Kreisā pusē redzam, kā tas ir pašā lietojuma programmā dažādās operētās sistēmās, piemēram, Windows, un arī produkta logā. Kā piemēram, mums jāpieņem kādi jauni noteikumi, kas ir no paša Asset'iem, un arī Asset Home paziņojuma brīdinājumu loks. Arī tas dizains ir drusku pamainījies. Varbūt jums ir kādi jautājumi. Ceru, ka viss bija skaidrs. Tā, redz jautājumu, vai šos uzlabojumus plānots ieviest arī uzņēmumu paredzētos produktos Asset Protect Advanced. Pagaidām šie jauninājumi ir tikai Asset Home platformā.
par jaunumiem, kas būs biznesā. Teiksim, ja kaut kādi jaunumi būs, tad mēs obligāti par to arī paziņosim, kas ir iespējams arī Asset Small Business Security, kas būs nākamais mūsu webināros. Par to mēs arī paziņosim, ja būs kaut kādi obligāti jaunumi, jūs par to zināsiet pirmie. Arī, teiksim, tā izsūtam arī newsletterus, gan arī sociālos tīklos. Mēs arī paziņosim, ka ir kaut kādi jaunumi, un arī sarīkosim obligāti webināru, kā ierasts ceturtdienā, kur mēs par to visu pastāstīsim. Man būtu vēl kādi jautājumi, esmu gatavs uz tiem atbildēt. Kamēr gaidām, ja tomēr šodien un tagad neizdomāt jautājumu, tad paldies jums par uzmanību, un arī, ja ir kaut kādi jautājumi, droši raksta mums uz info@notbaltics.lv, un bija tad liels prieks jūs šodien redzēt. Ja jautājumu nav, tad paldies jums par uzmanību, un tiksimies līdz nākamajai ceturtdienai. Jā, paldies arī jums!